viena skatuve, 2 dienas, ja atceros pareizi. Un cik tur bija grupas vairākas? 1 diena, ja? 1 diena. Es atceru, jā, bija dirti, bija viens skatuves. Nevajag. Mēs tagad tā kā sākam, ja? Pirms 8 gadiem es biju 8 gadus jaunāks. Fonofestā biju pie ieejas, liku aproces, pļāvu zāli. Uz mazā pirms 8 gadiem festivālā bija tikai 1 skatuve. Es biju skatuves gaismotājs. Bija dotas 4 podziņas, kuras varēs paidīt, un tad tur mainījās gaismas. Un tā es pavadīju visu vakaru skatuves. Es īstenībā rēķinātu, ka tie ir bijuši nevis 8, bet pat vairāk kā 9 vai 10 gadi, jo pirmais neoficiālais Fonofests īstenībā bija tajā mazajā karjerā, blakus tagad esošajam festivālam. Un uz koka skatuves, kas kādreiz bija skateboard rampa puikas, viņi pārtaisīja par skatuvi un aizved uz turieni. Un tur mums bija Luksemburgas grupa Devtam spēlēja, kas arī pēc tam, manuprāt, 3. festivālā arī spēlēja. Mēs koncertus organizējam jau krietni sen, pirms mēs sākām festivālu, pirms 8 gadiem taisīt. Ar koncertu organizēšanu mēs jau kāds 11 gadus nodarbojamies ar pirmiem koncertiem Uplandos, Bērndārs, Beincis saucamais. Tā, ka pa lielam jau visi tie mākslinieki bija zināmi, mēs jau viņiem iepriekš bijām taisījuši koncertus, un tad tur nebija problēmas sarunāt viņus arī uz festivālu. Tā noteikti bija atmosfēra, noteikti bija tā attieksme, kādu mēs pieejam grupām, kad mums ļoti svarīgi, lai viss būtu kvalitatīvi un forši nostrādāts. Lai būtu, lai tas piedzīvojums, ko tu piedzīvo Fonofestā, lai tas paliktu atmiņā un kā kas vairāk kā vienkārši koncerts, kur tu aizbrauc nospēlē un brauc prom. No tās koka skatuves līdz tam, kas bija pagājušajā gadā, daudz ir izdarīts. Toreiz mēs bijām kā 30 cilvēki un tagad tomēr 3000. Tā vienmēr ir bijusi avantūra un vienkārši dēļ fana, dēļ prieka to darīt. Tas arī tika darīts. Tur nebija nevienā brīdī doma pa peļņu. Tas bija pašsaprotami, ka es to darīju. Es arī spēlēju grupā Bungas. Es zinu, cik forši ir braukt uz koncertiem spēlēt. Pats arī ļoti daudz reizes spēlēju festivālā, ja nemaldos ar Enkti. Mēs uzstājāmies 5 gadus. Un tas bija tas, ko tu redzēji savējo nākotni, savu tagadni un visu. No rīta celies un pusdienas pavadi domājot par Fonofestu, kā viņu padarīt labāk, ko tur darīt. Ir aizdīts 8 lielisks vasaras un 8 lieliski Fonofesti. Un mums un mūsu draugiem, es domāju, ka vasaras pēdējās, kuras mēs varam atcerēties, tikai ar festivālu arī asociējās. Un tas festivāls pilnīgi ar katru gadu, katrs nākamais festivāls ir bijis arvien lielāks un labāks un kvalitatīvāks un foršāks. Un šis gads mums bija visforšākais, vislielākais, vispatīkamākais, un pie tā tad arī mēs esam nolēmuši apstāties. Vēlreiz, ja? Ir aizvadīti 8 Fonofesti, 8 vasaras. Mums tie ir bijuši. Par ko tu esi pateicīgs šos 8 gadu laikā? Vai kam es esmu pateicīgs vai par ko? Par visu. Par to, ko es galvenokārt par zināšanām, par lietām, kas es iemācījies, par cilvēkiem, kurus es saticis, grupām, kurām es esmu runājis, redzējis. Laurim laikam jāsaka vislielākais paldies. Jā, Lauris jau ir bijis mums tas galvenais cinējs un galvenais darītājs, un laikam arī no viņa azarta un no viņa tās skaismas arī šis viss pasākums ir bijis atkarīgs. Paldies ģimenēm, paldies draugiem, atbalstītājiem, grupām, apmeklētājiem, brīvprātīgajiem. Paldies visiem, kas iesaistījās Fonofesta organizēšanā 8 gadu laikā. Bez jums tas nebūtu iespējams. Pagaidzi, vēl kaut ko gribēju.
Vajag teikt to, bet tās nav beigas.